ko es gribētu pastāstīt. Pirmkārt, par reformas mērķiem, par to, ko mēs vispār izprotam ar dizaina paraugu likumdošanas pakotni, tad laika grafiks, protams, kā arī izmaiņas attiecībā uz būtību un procesuālās izmaiņas. Tātad reformas mērķis. Tas ir tas, ko mēs sakam, proti tātad naratīvs ir jāpamato reformas nepieciešamība. Tātad dizaina parauga aizsardzības modernizācija un stiprināšana. Un lielākā izmaiņa būs ES dizains, tā būs modernizācija, būs kopienas dizains un ES preču zīme, kā arī procesuālā vienkāršošana. Ir arī tādas novecojušas procedūras, ko mēs atmetīsim. Tas atkal iet roku rokā ar preču zīmju reformu, kas notika jau 2016. Gadā. Dizaina parauga reģistrācijas prasību harmonizācija. Tas jums ļoti palīdzēs, jo tas iet roku rokā ar direktīvu. Es pastāstīšu vēlāk, kā direktīva papildinās prasības, kas attiecās uz dizaina paraugu reģistrācijas prasībām un harmonizēs visu Eiropas Savienībā. Un, protams, arī rezerves daļu tirgus liberalizācija. Tātad, kas tad ir šī likumdošanas pakotne? Te ir runa par diviem priekšlikumiem, ko komisija ir publicējusi 2022. Gada 28. novembrī. Varbūt atceraties, ka bija arī vairāki pētījumi, ko komisija publicēja par dizaina parauga aizsardzības līmeni visā ES teritorijā, par ko mēs arī iepriekš esam diskutējuši. Un tā rezultātā bija viens priekšlikums pārskatīt dizaina parauga direktīvu, kas tieši ietekmēs nacionālos tiesību aktus, un otrais priekšlikums labot padomes regulu, tātad regulas grozīšana, kas rezultēsies kā jauna regula. Tad, kad grozījumi būs spēkā, tad būs jaunā dizaina regula, ESDR, jeb EUDR angliski. Kāds ir laika grafiks, kad tas izdarāms? Es nezinu, nezinu, vai jūs zinat, kā notiek likumdošanas process. Tad, kad komisija likumdošanas priekšlikumu publicē, tad padomes pārstāvji par to izsakās, tad viss nonāk parlamentā. Un tad notiek šis trialogs, tātad padome, komisija un parlaments visu diskusē kopā, un tad ir kompromiss teksts. Tagad šobrīd jau ir šis kompromiss teksts, bet stratēģisku iemeslu dēļ no komisijas puses tātad likumdošanas pieņemšana nav notikusi. Laikam tika gaidīts vēlēšanu iznākums. Tātad jaunais parlaments visticamāk balsos par tekstu septembra vidū. Un es arī nesen dzirdēju, ka tiešām tas tā ir plānots septembra plenāra sesijā par to runās. Savukārt oficiālajā vēstnesī to publicēs septembra beigās, oktobra sākumā, kas nozīmē, ka pēc oficiālās vēstneša publikācijas jaunais dokuments stāsies spēkā 20 dienas pēc tam, tātad kaut kad oktobrī. Pieņemsim, ja oktobra sākumā būs paziņojums oficiālajā vēstnesī, tad ap 20. oktobri tas stāsies spēkā. Ko tas nozīmē pārskatītai direktīvai? Tas nozīmē, ka direktīvas noteikumu transponēšana nacionālajos tiesību aktos notiks 36 mēnešu laikā.
Un tātad oriģinālais priekšlikums teica 21 mēnesi, bet dalībvalsts saprotama iemesla dēļ šo transponēšanas periodu palūdza pagarināt līdz 36 mēnešiem. Tātad 3 gadu. Jums tas, es domāju, ir izdarāms. Es nezinu, kā tas darbojas jūsu likumdošanā, bet man liekas, ka tas ir tīri saprātīgi. Tātad prasības par regulas grozījumiem. Regulas grozījumi runā par fāzētu, jeb pa daļām ieviešanas procesu pa etapiem. Tas nozīmē, ka būs fāze numur 1, proti grozījumi, kas būs piemērojami 4 mēnešus pēc spēkā stāšanos, tātad februārī nākamgad. Tiem grozījumiem, kur nav vajadzīgi īstenošanas akti, proti definīcijas, kas ir dizains, kas ir produkts un arī procesuālie jautājumi, kur mēs veidosim savietojamību ar prečuzīmes likumiem. Tādas lietas, kur nevajag kaut kādus papildus pasākumus veikt. Pārējie grozījumi būs piemērojami 18 mēnešu pēc stāšanās spēkā, proti 26. gada aprīlī. Un visas šīs normas ļoti eksplicīti ir uzskaitītas regulas grozījumos. Un proti tur ļoti skaidri ir arī izcelts, ka, piemēram, 3. pantā tur ir boldā ierakstīts, kādas ir prasības dokumentu iesniegšanai, publikācijām, viss tas, kas iepriekš interesēja, un tas attiecībā uz IT sistēmu mainīšanu, viss tas būs gana skaidri un izdarāms. Pēc būtības, kas mainīsies, dizaina, parauga un produkta definīcija tiks paplašināta, ex officio pārbaudas tiks paplašinātas, papildinot tabulu Parīzes konvencijas 6. punktā apdraudētās tiesības būs paplašinātas, tās būs vienādotas ar citiem tiesību aktiem, tātad ierobežojumi un iespējas labot. Tad definīcija dizains un dizaina paraugs un produkts. Tas paplašināts ar luksarkano. Tas ņemts no kompromisu teksta, kā to publicējusi komisija. Es saprotu, ka te vēl var būt kaut kādas varbūt izmaiņas, jo tas nav vēl pieņemts. Tā kā varētu kaut kas vēl izmainīties. Varbūt kaut kāds, nezinu, kaut kas pavisam neliels var tikt grozīts. Bet šis ir tas jaunais definīcijas projekts. Un tur tātad ir runa par formu, krāsu, tekstūru, kā arī dekorējumu. Iepriekš tika runāts par ornamentiem, jo ornaments ir arī produktu klasifikācija no Larno dokumenta. Tā kā mēs teicām, ka definīcijā nevar būt produktu norāda uz produktu ornaments. Iekļaujot šo tēlu kustības, pārveides vai animāciju. Jo tādējādi šobrīd mēs varēsim aizsargāt arī animāciju. Jo līdz šim mēs bijām ierobežoti 7 statiskos attēlos. Un tas, protams, šī brīža animācijā ir liels ierobežojums. Tie ir paši pamati animācijai, tie 7 statiskie attēli.
Es īsti nezinu vairāk neko par specifiskām prasībām attiecībā uz animāciju, proti, cik garai būtu jābūt video sekvencei. Nu, lasot definīciju, tā varētu būt pat visa filma, viss darbs. Nu, es nezinu, to varbūt ieviešanas ar aktiem kaut kā noteiks, bet tas ļauj īstenībā dizaina paraugam būt pilnam video. Nav kas daudz mainījies attiecībā uz aizsargāt to, bet gan to, kā to var atspoguļot. Produkta definīcija ir papildināta, ka tas ir ražots vai ar rokām veidots produkts, nevis kompjūtera programma. Te var būt runa par fizisku vai nefizisku produktu. Proti, tas var būt arī digitāls produkts. Un sarakstā, kas nav pilnīgs, te ir arī preču komplekti, piemēram, tur tāds komplekts ar nažiem, dakšiņām un karotītēm. Un tur var būt arī klāt arī kausiņš vai kaut kādas knaibles. Tas viss ir komplekts, un tur nav jāuzskaita viss. Tātad arī telpiskie priekšmetu izvietojums interjerā vai arī ārpus telpām, proti šeit varēsim runāt par dārza dizainu, par ārtelpu dizainu. Nu, es nezinu, cik plaši tur tiks skatīts, kā arī grafiskie darbi vai simboli un grafiskie lietotāju saskārsnes programmas, tas ir klāt. Tātad nereģistrēšanas iemesli. Mēs to apskatījām ex officio, bet šobrīd tiek teikts, ka dizaina paraugam jāatbilst dizaina parauga definīcijai, kaut kas neatbilst definīcijai, tieksim, cilvēka fotogrāfija, nu nav nekāds izveidots priekšmets, tas ir jāizskatā ex officio, tāpat arī pārkāpums publiskai morālei un kārtībai, vai arī, ka dizaina paraugs atspoguļo nepareizu priekšmetu lietošanu, kā tas ir noteikts Parīzes konvencijas 6. pantā. Šie papildinājumi īstenībā ir nākuši no dalībvalstīm. Dažas dalībvalstis vēlējās šo kā ex officio pārbaudāmu lietu nereģistrēšanas pamatojumam. Un tagad to arī iekļāva. Nu, piemēram, esot bijuši vairāki kāzusi, kāpēc tas tā tika prasīts. Tā, tiesības, ko nodrošina dizaina paraugs, ABC ir vecie, un klāt ir nācis radīšana, lejuplādēšana, kopēšana, dalīšanās, izplatīšana attiecībā uz mediju vai programmatūras mūzikas ierakstiem, video ierakstiem, dizainu, lai iespējotu A punktā radītos darbus, kas ļauj tā kā trešajām pusēm to izmantot. Ierobežojumi. Mēs vakar jau runājām par atsauces izmantot, par preču zīmju izmantošanu kā atsauci, tātad atsaukšanos uz preču zīmēm. Ja jūs, piemēram, piedāvājat kaut ko kā loteriju,
un loterijā balva ir zāra, vai tā ir atsauce vai nav uz attiecīgo preču zīmi, tas nebija tiesību aktos, tagad tas tā ir ierakstīts. Kā arī darbības, kas veiktas, lai komentētu, kritizētu vai izsmietu. Tad tālāk arī pants 19.1 attiecībā uz labošanas iespēju. Un te ir, lai vienādotu tekstus direktīvā par preču zīmēm. Un te ir rezerves daļas saliktā produktā. Rezerves daļas, kas nepieciešamas, lai remontētu, jeb salabotu attiecīgo preci, un ko var nopirkt atsevišķi, lai produkts izskatītos kā oriģināls. 19. pantā vēl ir papildus prasība, ko nosaka judikatūra, proti, ka ražotājiem ir jānorāda uz rezerves daļām, ka tās ir domātas, lai produkts spētu darboties kā jauns. Ja mēs skatāmies uz akācija lietu, EST teica, ka tas nav ierobežots tikai attiecībā uz rezerves daļām kompleksos produktos, un ka tas var tikt izmantots atsevišķi. Bet, kā jūs varat iedomāties, konsultējoties ar dalību valstīm, tīpaši tām dalību valstīm, kuras ir autoražotājs un rezerves daļu ražotājs, te tika nonākts pie cita formulējuma, jeb šī papildinājuma. Ko tas nozīmē? Ka tās dalību valstis, kurām īstenībā nav šāda prasība, tās var atlikt pat uz 8 gadiem šī panta ieviešanu dzīvē. Un tas ir pietiekami ilgs laiks, un tas ir, protams, kompromiss, kas ir panākts, ka tagad tas ir pienākums, bet to var ieviest pēc 8 gadiem. Procesuālās izmaiņas. Ir notikusi lielākā harmonizācija attiecībā uz pieteikšanos, izskatīšanu, publicēšanu un atjaunošanu. Daudz, kas ir pielikts klāt direktīvā, kas harmonizēs visas šīs procesuālās lietas. Iespējama, bet ne obligāta spēkā neesamības pasludināšanas process. Tātad kultūras mantojums vēl pielikts klāt, viena dalībvalsts to lūdza, un interesanti, ka tas attiecās tikai uz direktīvu. Regulā, dizaina parauga regulā, tas nav minēts, proti kultūras mantojums. Kā arī minēta sadarbība, paplašināta sadarbība ar WIPO, lai nodrošinātu konverģenci un praktisko piemērojamību un dažādus rīkus. Tāpēc es dodu jums tagad arī pantu 25 no dizaina parauga direktīvas. Tur ir pieteikuma prasības papildus, un es šeit esmu izcēlusi pietiekami skaidru atspoguļošanu, ja pārstāvību. Tas ir tas, ko mēs jau runājot par konverģenci. Uzsverot to, ko mēs uzskatām par pietiekami skaidru un precīzi. Mēs visi atceramies tos neitrālo fonu, vai būtu jābūt
tādam precīzam, jeb asākam attēlam, lai mēs varētu labi saskatīt, ka šis ir tas dizaina paraugs, ka tur nav nekādu fona, kaut kāda neskaidra krāsa fonā, uz kuras pamatnes dizaina paraugs nav pietiekami izcelts. Un tagad tas ir skaidri ierakstīts, pietiekami skaidri. Un vēl viens papildinājums ir produkta apraksts vai arī vārdiskā atsauces neietekmē aizsardzības tvērumu. Proti, ja tas ir attēlveida dizaina paraugs vai priekšmets, lai vai kas būtu pierakstīts instrukcijās klāt, tas neietekmē aizsardzības tvērumu. Tad dizaina parauga pārstāvība, jeb atspoguļošana, tas ir dizaina parauga regulā vairāki attēli, vizuāls atspoguļojums, attēliem, ja tie ir vairāki, jābūt konsekventiem, kā arī un dizaina paraugam jābūt parādītam tieši tam vienam, kā arī vairāki dizaina paraugu pieteikumu apkopojums. Es nezinu, vai jums ir tāda prasība šobrīd, proti, ka ja ir vairāki produkti pieteikti uz viena pieteikuma, tad viņiem jāatbilst vienai un tai pašai Locarno klasifikācijai. Tagad tā nav. Un tagad par pieteikumu izskatīšanu, tātad dosie pieņemšana, datums, iesniegšanas datums nav, ir tas, datums, kad visa dokumentācija un pieteikums ir pilnībā skaidrs un ka papildus nekas nav nepieciešams. Es gribu teikt, ka, piemēram, mums Vācijā ir bijis tā, ka ir iesniegts pieteikums un pēc tam ir kaut kas papildus iesniegts citā dienā. Vairākās valstīs ir sistēma, kur tas pieteikums ir automātiski notiek tiešsaistē. Līdz ar to, ka visam ir jābūt iesniegtam vienu vietu un vienā laikā. Līdz ar to var ļoti labi redzēt, kurā dienā tad tas ir iesniegts. Savukārt Vācijā dizaineri ierodās birojā un tur ir dažādi dokumenti, tur ir rasējumi, pieteikums un tā tālāk, un pēc tam vēl uzrodās vēl kaut kas papildus, un tad ir sajukums, kurā dienā tad iesniegums ir iesniegts. Un tagad te ir pavisam skaidri un gaiši noteikts, ka visam dokumentu kopumam ir jābūt klātesošam tajā dienā, kad dokumenti tiek pieņemti un kad dokumenti tiek reģistrēti. Nevar neko vairs atnest rīt. Visu dokumentu pakotni tad mēs varam atdot atpakaļ Vācijā un sagatavojiet papildus dokumentus un nāciet rīt. Tas ir tāds papildinājums. Kas tiešām papildina gan ES tiesību aktus, gan nacionālo valstu sistēmu. Tātad pārbaužu tvērums, tātad pārbaude tiek ierobežota attiecībā uz pamatojumu un iespējamo nereģistrēšanu.
Un nekas cits papildus nevar tikt pārbaudīts. Tātad publikācija, publicēšana, lēmuma publicēšana 30 mēnešu var tikt prasīta. Dizaina paraugu turētājs var apturēt, jeb izvairīties no publicēšanas, iesniedzot atlikšanas lūgumu, un tas ir par maksu. Šobrīd tā var izvairīties, nemaksājot publikācijas maksu, bet tagad būs, jūs it kā neko nedarat un nemaksājat, un tad informācija par dizaina parauga piešķiršanu netiek piešķirta, bet tagad vēl papildus dalība valsts var ielikt šādu normu, ka publicēšana notiek tikai pēc dizaina parauga tiesību turētāja. 31. pants process spēkā neesamības pasludināšanai uz šādiem pamatiem neatbilst dizaina parauga definīcijai, nav nekādu novilitāšu, jauninājumu vai individuāla rakstura, ir tikai aprakstīti tehniskās funkcionalitātes, 6. pants Parīzes konvencijā un konfliktējošs iepriekšējs dizaina paraugs. Konflikts ar preču zīmi vai ar autortiesībām un tā tālāk. Šīs ir minimālās prasības. Atkal atjaunošana iet roku rokā ar to, ko mēs darām WIPO. Tātad ir pieprasījums, maksājums. Tad, ja maksājums netiek izdarīts uzreiz pēc pieprasījuma, vēl pēc 6 mēnešiem to var izdarīt par papildu maksu. Un atjaunošana notiks nākamajā dienā pēc reģistrācijas, iepriekšējās reģistrācijas izbeigšanās. Attiecīgajā mēnesī. Tātad tas ir atbilstoši preču zīmes likumam, un tagad tas ir arī noteikts direktīvā. Tātad ar nākamā, attiecīgā mēneša izbeigšanos. Tātad sadarbība dizaina parauga reģistrācijā, administrēšanā un spēkā un nereģistrēšanā, tas ir tas, ko mēs jau darām. Biroji var sadarboties viens ar otru un WIPO, lai nodrošinātu prakšu konverģenci. Jau ir mums dažādi rīki attiecībā, kā mēs veicam pārbaudas, reģistrāciju, dizaina parauga spēkā neesamības pasludināšanu. Jau ir tas, un tagad tas ir arī direktīvā, bet es domāju, ka sadarbība vienam ar otru, es par to daudz ko nezinu, jūs pat varētu man vairāk pastāstīt, kā arī tas, ko jau es teicu, judikatūras ziņojumu izplatīšana no mūsu puses, tas ir tas, ko mēs no jums varam nodrošināt. Tāpat arī mums divreiz gadā ir tikšanās ar tiesnešiem, Inga Zane var apstiprināt to, un viņi pirms tam izlasa mūsu ziņojumus, vai mēs tur neesam kaut kādas muļķības sarakstījuši, un pirms mēs tos publicējam. Un vēl sadarbība jau notiek
un materiāli, tas ir materializējies Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma tīklā, un tur mēs varam redzēt arī 3 atzītās kopējās prakses, par kurām ir panākta vienošanās no 2011. līdz 16. gadam, grafiskā pārstāvība, dizaina paraugam, produktu identifikātoru harmonizācija, kā arī izvērtēšana dizaina paraugiem, to izvietošanai tīmekļa vietnē. Šī sadarbība, redziet, jau ir sākusies, un es domāju, ka tā arī tikai turpināsies vēl papildus tam, ka to mums tagad arī diktēs jaunais tiesību akts. Tātad tam būs tiesisks pamats, bet es domāju, ka mēs to, ko veiksmīgi esam sākuši darīt, tikpat veiksmīgi turpināsim. Vai ir kādi jautājumi? Man bija diezgan sausa